Turpinam ar patstāvīgo priekšlikumu izskatīšanu. Darba kārtībā lēmuma projekts par 11,241 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma Latvijai jāturpina dalība Stambulas konvencijā turpmāko virzību. Vārds deputātam Mārcim Jencītim. Cienējamās Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, lielākā daļa klātesošie patiesībā zina, par ko ir Stambulas konvencija. Un arī nesenajā intervijā Latvijas televīzijā eksprezidents Egils Levits arī korekti izteicās par to, kam būtu jābūt Stambulas konvencijā un kam tur nebūtu jābūt. Labrīt. 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 Levit kungs, pēc prezidentūras termiņa beigām jūs šķiet pakāpieties tā kā malā no Latvijas politikas un publiski neesat bijis manāms. Kas tad šobrīd, kam jūs veltat savu laiku? Es esmu atgriezies akadēmiskajā vidē, piedalos dažādās konferencēs visā pasaulē, lasu lekcijas un, protams, sekoju līdzi arī notikumiem Latvijā. Par drošību, par pašmāju aktualitātēm, arī no starptautiskā viedokļa runājot, jūs esat piedalījies dažādu ļoti būtisku un svarīgu juridisku dokumentu izstrādē, gan 4. māja neatkarības deklarācija, gan satversmes preambula. Jāsaka, juridiski dokumenti ir jūsu stiprā puse, un pie mums šobrīd Latvijā ārkārtīgi asas debatas ir par konvenciju pret vardarbību ģimenē, bet jāsaka, ka bieži šādi lieli asi konflikti rodas dažādu interpretāciju, dažādu domstarpību dēļ. Līdz ar to jautājums, vai jūs esat lasījis un analizējis šo konvenciju, gan tās anglisko versiju, gan arī latvisko to versiju, un varbūt tur ir kaut kas tāds, iespējams nevisai veiksmīgs, iespējams kāds divdomīgs formulējums, kas tad arī paver šīs iespējas tik asām, pretrunīgām diskusijām pie mums Latvijā? Pat labā momentā šis jautājums ir noņemts no aktuālās dienas kārtības, bet iespējams tas atgriezīsies uz vēlēšanām vai pēc nākamā gada vēlēšanām. Man jāsaka, ka vispirms visi cilvēki ir pret vardarbību. Gan tie, kas ir par konvenciju, gan tie, kas ir pret konvenciju. Jautājums fokusējās uz dažiem, es teiktu tā, nepārāk veiksmīgiem formulējumiem, kurus, ja to grib, var interpretēt tādā veidā, kas ir pretrunā ar, teiksim, vienas iedzīvotāju daļas normatīvajiem priekšstatiem. Tas būtu tas pats. Un 2023. gadā, tad, kad Stambulas konvencija šeit Saeimā tika ratificēta, tad toreiz vēl varas pozīcijās esošais Nacionālās apvienības frakcijas vadītājs Raivis Dzintars šeit no tribīnes teica runu, un šī runa iespiedās man atmiņā. Un es pie sevis noteicu respektu, cilvēks un partija ar mugurkaulu. Un vēl skanēja vārdi, nu šodien mēs pozīcijā, rīt opozīcijā. Es nezinu, kādi ir tālākie plāni, varbūt atkal pozīcijā, bet tad, kad prezidents atmet atpakaļ Saeimā Stambulas konvenciju otrreizējā skatīšanai, notika plašs protests, mēdīju un varas inspicēts, savākts tika krietnes pulks cilvēku domu laukumā. Daži no protesta apmeklētājiem, kādas bija tās viņu sajūtas un kāpēc viņi vispār šovakar šeit bija? Nāciet pie prāta, valsts nav pasargāta! Nāciet pie prāta, valsts nav pasargāta! Es nevarēju nenākt, teikšu tā, jo tev visi tie saukļi, kas tiek saukļi nodevību un viss daudz ko pasaka, bet man nekas nav. Un tad mugurkauls sāk šobīties. Un es saprotu, ka mugurkaula problēmas var būt arī īslaicīgas, tās ir ārstējams.
Un bija pārsteigums gan vienai pusē, liberālai, gan konservatīvai, bija pārsteigums par ko? Liberālā puse, es domāju, bija pārsteigta par to, cik daudz caur mediju propagandu, caur izglītības sistēmu, cik daudz jauniešu un cik daudz cilvēku jau ir iekļauti jaunajā normalitātē. Tāpat konservatīvai pusē bija pārsteigums par to, ka ne visi konservatīvie tomēr ir tik ļoti konservatīvi, kā līdz šim tika uzskatīts. Es atceros vēl arī pie Saeimā lēmuma par Saeimas lēmums par ratifikāciju Stambulas konvencijas. Tad es atceros arī toreiz, kā notika debats, kā notika viss šī virzība, un šīs nav latviskās vērtības, šis nav par konstruktīvām vērtībām. Un es šodien aicinu iztaisnot mugurkaulu un noraidīt tālāk virzību Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma, ka Latvijai būtu jāturpina dalība Stambulas konvencijā, jo toreiz Raivis Dzintars teica bezprincipu partijas. Tāds vārds. Es gribu teikt to, ka principi ir mūžīgi, bet, kad mēs pētām elektorāta mēdīju radītas kaut kādas tendences, tas nav mūžīgs. Tas ir tendences, tas bieži vien ir mākslīgi inspirēts, bet principi paliek mūžīgi. Un tāpēc es aicinu iztaisnot mugurkaulu un palikt pie latviskiem, pie konservatīviem principiem šajā jautājumā. Bībelē ir rakstīts Mateja 8:36, ka ko tas cilvēkam dod, ja tas iemanto visu pasauli, bet zaudē savu dvēseli. Aicinu neatbalstīt un nevirzīt tālāk šo viesnieku. Paldies! Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 11.241 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu Latvijai jāturpina dalība Stambulas konvencijā. Turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 19 atturas 9. Lēmums pieņemts.